Čau, Zana. Tavā izstādē ļoti interesants nosaukums. Vai tu vari pateikt, ko tas nozīmē? Tas ir linoleja nosaukums, kas diezgan funky vispār. Linolejam un grīdlīstēm mēs atklājām, katrs mēģina par kaut ko izlikties, un tad likās ļoti foršs, piestāvošs šai izstādē. Tieši tas linoleja nosaukums, kas nav varbūt gluži šis, bet vienkārši Marmoleum Real, tas vienkārši pasaka to, kas tas ir par izlikšanos. Un arī te grīdlīstē ļoti foršs nosaukums, viņš ir Ozols Chill Out. Tā kā tur ir tāda fantastiska nosaukuma bāze tieši materiāla nosaukumos. Un kāpēc tu jau atskaties uz bērnību? It kā tu jau vēl jauna esi. Man vienkārši, tik daudz strādāju ar materiāliem ikdienā, un man tāda materiālā interese ir tieši no tās bērnības. Kaut kur visu laiku, es nezinu, tā pasaule liekas tik eksotiska, pēkšņi ir jau laikam pagājis kaut kāds laiks. Viņi pēkšņi iznirst kā tāda, nezinu, fantāzija zeme kaut kāda, kur šo materiālu koeksistēšana kopā man bija interesanti atgriezties tajā realitātē un mēģināt viņu atkal no jauna izvilkt ārā citā kaut kādā veidā. Tie attēli izstāsta, kāds jau teica, ka tas ir Photoshops, kaut kas salīdz, bet es pieļauju, ka tu vienkārši esi konstruējis, meklējis lietas, likusi kopā. Pastāsti mazliet par tehnisko pusi. Jā, īstenībā tas viss ir īsts. Pārsvarā viss arī ir bez kaut kāda Photoshop iejaukšanās. Varbūt ir kaut kādas 2 bildes, kuras izņēma tādu mazu statīviņu, kas man vienkārši savādāk nebija iespējams to turēt kopā. Bet man patīk pēc iespējas mazāk izmantot tādas palīgi rīkus, kas mazāk izmanto to Photoshop, jo tad tas pazaudē to garšu tam attēlam. Bet jā, tās viss ir īstas bildes, un varbūt vajadzētu pat vēl kaut kā to īstumu vairāk ieviest, jo tiešām cilvēki man dažreiz prasa, foršs renders, labs AI 3D. Tur ir interesanti, ka tas ir tik ļoti viņu izperfekcionēju, izlaizu, ka viņš paliek jau pārāk neīsts kādam. Bet ne visi attēli, bet ir kaut kādi daži, kas liekas varētu būt arī. Kā tu vispār izvēlējies šo estētiku? Protams, šie attēli ir veidots savā estētikā un visi ir diezgan vienoti. Pēc tieši šādi. Grūts jautājums. Tas playfulness, rotaļīgums bija tas, ar ko es gribēju to visu pieiet, un arī tā krāsainība, kas man ir tā bērnības pasaules tāda vīzija, tāda fikcija par to krāsaino jautro bērnību. Tāpēc viņš ir ļoti viss tāds krāsu piesātināts un naivs, un ar humoru un tādu vieglumu. Laikam tā varētu būt tā man atbilde. Principā izstāsta to bērnību bijusi pozitīva pēc šiem attēliem. Man ir pozitīvas atmiņas no bērnības. Tad, kad mēs dzirdam 90. mēs jau lielākā daļa kaut ko citu iedomājamies. Ja? Tātad pārmaiņu, ja mēs dzirdam 90. lielākā daļa iedomājas kaut ko citu. Pārmaiņu laiks, politiskie izaicinājumi, bandīti, rekets, nabadzība. Jā, man arī kaut kas stāstīja, ka kādam 90. asociēs kaut ko melnbaltu un vispār tādu pelēku, bet es no tās mazās mikro perspektīvas man bija pilnīgi savādāk tā sajūta. Lai arī tur droši vien nav baigā pārbagātība bijusi, bet tāpat tā bērnība ir ļoti foršs periods dzīves. Un ir forši bišķiņā iekāpt ar vienu kāju, paskatīties, kas tur notika. Labi, paldies tev! Es atvainojos, jūs varat padalīties, ko es šeit runāju par to attēlu konkrēti. Es nezinu, vai tu gribi, lai mēs... Būtu interesanti dzirdēt, ko jūs domājat par šo darbu. Mēs apspriedām, kas mums no tā garšo un ko mēs neēdam vairs.
Man mīļākais smiley cepums. Tev, Mārtiņ? Šī? Jā, baranka. Mazā baranka. Jā. Jo tā ir lielā baranka. Un ko tu vispār neēstu no šī vairs? Praņiku? Prēņik, nē. Un es tos kukurūzas pufus. Tā bija mūsu augstā mākslas izpēte. Šeit jau kopumā ļoti gastronomisks izstāde arī stāsts. Ļoti daudz, kas ir saistīts ar ēdienu. Labi, ka pilskodas viesiem. Jā, pareizi. Labi, paldies. Uzkodas jau beigušās, bet šeit bija noformētas ļoti skaisti.